Skatāmies darba dzīvi. Strēlnieki, kas jūs sagaida aprīlī. Nu, joprojām monētas. Jums ir monētu bruņinieks atjās aprīlī. Paskatieties, kādu dāvanu viņš ved. Nu, kaut kas ļoti jauks. Kaut kā tiešām dāvanu sajūta būs, ka varbūt jums kāds klients kaut ko uzdāvinās, vai būs kaut kāds paaugstinājums, vai jauns projekta piedāvājums darbā, kaut kāda papildus naudiņa tiks saņemta. Ļoti labi. Skatāmies tālāk aprīli priekš strēlniekiem darba sfērā. Rekur te mums rāds ir par to, ka jums ir daudz iespēju, jums ir, varbūt būs sadarbība ar kaut kādu, te mums ir 4 cilvēki, varbūt, ka jauni klienti, ar kuriem būs vai 4 projekti, vai kaut kas tāds, kur ir ar 4-nieku saistība. Jūs griezīsiet to, būs veiksmīga sadarbība, ja, ka jūs visi kopā tā kā rokas saliekat un viss izdodas. Tas, ko jūs gribējāt sasniegt ar citu cilvēku palīdzību, izdosies. Vai izdosies noslēgt kaut kādu labu līgumu. Tā, strēlnieki darba ziņā. Zižļu karalis. Nu, gan ļoti laba kārta darba sfērā, tas ir par to, ka viss notiks, kustība būs, darbība būs, sajutīsties kā karalis, pavēlnieks, ka jūs te valdat un notiek viss tā, kā jūs vēlējāties un lietas risinās tā, kā jūs gribējāt. Ļoti labas kārtas darba sfērā.